Prototīps ir jauns automobīļu dizains, kas ir nonācis testēšanas fāzē, bet no kura nevar iegūt ražošanai gatavu paraugu. Autosporta prototipi ir līdzīgs iznākums. Tos mēģināja pielāgot motosportam, taču nevienmēr tas izvērtās veiksmīgi. Momu prototipu izstrādē ir 4 automobīļi, 2 no tiem ir invalīdiem paredzēti PSRS ražot transportlīdzekļi. Rietumvācijā ievērojami pārveidotais Lada 2105 Bosch un Igaunijas ražojums Vilgas jeb Rex. Visām šīm automašīnām bija labas izredzes nākotnes motosportā, taču tikai invalīda auto SMZ3 vēlāk atrada pielietojumu bagiju sportā pēc būtiskiem uzlabojumiem. Pārējie tik labiem neveicās. Vilgas Rex piedalījās kā tiesneša nulles automašīna 2 ralijos, kur abi tika pārtraukti tehnisku problēmu dēļ. Lada Bosch saskaņā ar vienošanos tika plānots lielākos daudzumos nogādāt uz Padomju Savienību, lai šeit izmantot sacensību automašīnu vajadzībām. Par laimi rūpnīca paspēja bankrotēt pirms automašīnas bija nonākuši šeit, bet Momu mājā ir pilns ar veiksmīgiem prototipiem, rallija un autosacīkšu automašīnām, sacensību motocikliem un kartīgiem, kas visi veiksmīgi izgājuši prototipu fāzi un nonākuši ražošanā.